Ūdens ir dzīvība, un viss sākas ar cieņu pret to. Klajumos ūdens nav pašsaprotams resurss. Tas ir dabas spēks, ko mēs saudzējam, zirgiem, zemei un visam, kas šeit aug un dzīvo. Katrs lietus piliens šeit iegūst jaunu nozīmi. Tas veldzē ganības, baro dārzus un kalpo saimniecības ikdienai. Lai ūdens atgrieztos dabā gudri un harmoniski, klajumos top lietus dārs un dabiskas noteces zonas. Ainavā ieausti risinājumi, kas ļauj lietum iesūktos zemē tur, kur tam jābūt. Lietus dārzu papildinās mitrumu mīloši augi, kas krāšņi plauks gan lietus pilnā laikā, gan sausuma periodos, katrā gada laikā radot citādu ainavu. Savukārt mākslīgais mitrājs kļūs par vietu, kur daba pati attīra un atjauno, pārvēršot notekūdeņu apsaimniekošanu par videi draudzīgu un ilgtspējīgu procesu. Jo vietā, kur zirgs ir visa centrā, rūpes par dabu nav izvēles jautājums. Tā ir dzīves filozofija. Katru gadu klajumos ierodas tūkstošiem cilvēku, un līdz ar pieredzi viņi aizved sev līdzi arī ideju, ka dzīvot tuvāk dabai nozīmē dzīvot atbildīgāk. Mazāk izšķērdēt, vairāk saglabāt, jo katrs piliens ir svarīgs, un katra izvēle veido nākotni. Zirgu sēta klajumu, dzīvo dabā, domā ilgtspējīgi.